vēl vairāk. Tāpēc mēs arī ierakstīsim, lai varētu nosūtīt tām meitenēm, tām esošajām māmiņām, tā, kas saka, ka šodien nav skaņas. Man rāda, ka man skaņa ir. Tas tā kā ir skaņa. Ir skaņa. Nu, Tad tad klāte. jūlija tas nozīmē, ka jūsu pusītē tur ir kaut kāda bēdiņa paskatieties, varbūt tās pārestartējiet, jo tad tai skaņai tā, tad jā, cits mēģins atbild, ka ir. Tā tad ir tā, ka es esmu Ērika Matrosova, tā, kas lolo un rūpējas un kas ir īpašniece Biobanka kārtas Cilmašūnu bankai. Šodien ir solīta saruna, kas ir Biobanka kārtas vadītājas ginekoloģis Karlīnas Elksnes saruna ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvi. Karlīna ir vēl ceļā, negaidīta vai gaidīta ir nokļuvusi vēl sastrēgumā līdz ar to. Mēs sāksim jau sarunu, lai arī jūs lieki nekavētu, kā arī, un arī Rekur Karlīne ir brīnišķīgi, viss vienmēr ir laikā. Tā ka, un arī Jūlija ir skaņa, lieliski. Tad lūdzu, meitenes, es atkāpjos un lai ir jauka klausīšanās, lai ir daudz informācijas, vērtīgas un noderīgas. Vai jūs mani dzirdat? Es arī pārbaudu savu mikrofonu drošības pēc. Jā, dzirdam. Jā, jā. Jā. Es arī mazliet esmu noķērusi pavasara vīrusu, tāpēc neskanu savā labākajā formā, bet nu, es ceru, ka tas pārāk netraucēs vadīt šo sarunu. Un liels paldies, Andri, ka jūs varējāt pievienoties mums šim zumam, jo, nu, godīgi sakot, tie jautājumi, kurus man uzdod manas vismaz grūtnieces un pēcdzemdību mammas, tie, nu, jūsu lauciņā ir tādi dažreiz vissarežģītāk atbildamie, jo to medicīnisko aspektu es vēl varu kaut kur, nu, tā apskatīties, ja es kaut ko nezinu datu bāzēs, tad, nu, šeit dažreiz tie jautājumi ļoti piņķirīgi. Tā kā es ceru, ka jūs varēsiet uz tiem visiem atbildēt. Sākumā es gribēju lūgt, vai jūs varat tad īsumā pastāstīt, kas ir tas aktuālākais, un tad mēs ķersimies pie jautājumiem. Aktuālais, nu, ar šo gadu, tā teikt, nekādas lielas izmaiņas nebija nākušas ar 2025. gadu. Vienīgā izmaiņa, kas bija attiecībā uz vecāku pabalstu saņēmējiem, kuri tātad neatrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet turpina strādāt. Šis pabalsta apmērs tika paaugstināts no 50% uz 75%. Tas tad arī tas vienīgais, kas šobrīd ir aktuālais. Protams, ir plānos liels, varbūt tās lielākas izmaiņas ar nākamo gadu atkal paaugstināt piedzimšanas pabalstu un bērnu kopšanas pabalstu, ko mēs visi ļoti gaidām. Tas ir vēl tāds jautājums, kas ir aktuāls un tiek saimā kaut kur augstākā tad risināt. Jā, nu, es varu varbūt tādā visumā apstāstīt no sākuma māmiņām, kādi tad ir šie pabalsti, kas pienākās pirms un pēc bērniņa piedzimšanas, iziet viņiem visiem cauri, un tad, ja vēl rodas kāds jautājums, tad varbūt mēs varam pēc tam pievērsties arī šiem jautājumiem. Ja jūs tā piekrītat, tad es varētu mēģināt varbūt tā izlikt arī, lai pārskatāmāk tādu prezentāciju redzam jums, ja? Jā. Prezentācija, tātad pavisam kopumā tātad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras grozā ir 6 pabalsti, kuri pienāks tātad ģimenēm, kurām ir bērniņi. Nu, tad iesim cauri, kādi tad šie pabalsti mums ir. Tātad pirms bērniņa piedzimšanas vienīgais pabalsts, kurš pienākās pirms bērniņa vēl piedzimšanas, ir maternitātes pabalsts. Tātad šo pabalstu var saņemt māmiņa, kurai ir strādājoša, kurai var tiek apdrošināšanas iemaksas, un kurai ārsts tātad izsniedz šo darbnespējas lapu pirms bērniņa piedzimšanas ar cēloni grūtniecību. Šo lapu ārsts izsniedz aptuveni tātad +- 2 mēnešus pirms bērniņa dzimšanas. Nē, tā ir viena doma. Jā, attiecīgi par 56 vai 70 dienām ir atkarībā no tā, tātad, cik
saulēcīgi māmiņa ir stājusies uzskaitē, un tad, kad šāda lapa ir izsniegta, tad māmiņa valsts sociālajai apdrošināšanas aģentūrai iesniedz iesniegumu maternitātes pabalstu piešķiršanai, un paralēli ar šo iesniegumu lapu tātad tiek piešķirts maternitātes pabalsts. Šo maternitātes pabalstu izmaksā visu vienā maksājumā, uzreiz tātad par periodu uz priekšu, tad par šīm 56 vai 70 dienām. Tātad ir jārēķina, ka šī nauda, kas tiks vienreizēji izmaksāta, ir par visu to periodu uz priekšu. Tātad nākamā būs tikai pēc bērniņa piedzimšanas jau pēc tam. Un maternitātes pabalstu tātad aprēķina piešķir 80% apmērā no māmiņas vidējās algas. Nu, un tad, kad bērniņš ir piedzimis, tad māmiņai ārsts izdod vēl vienu šādu pašu darbnespējas lapu ar cēloni nu jau dzemdības, atkal par 56 vai 70 dienām. To nosaka ārsts, atkarībā kādas tad ir bijušas dzemdības, vai tas ir bijušas, tā teikt, sarežģījumi kādi vai dzimuši dvīņi. Tad līdz ar to tās ir tās 56 vai 70 dienas. Un tad, kad šī lapa ir izsniegta, tad māmiņa atkal no jauna iesniedz iesniegumu maternitātes pabalstu piešķiršanai. Viņai atkal tātad vienā maksājumā par visām burtiski šiem 2 mēnešiem uz priekšu šis pabalsts tiek samaksāts. Tātad atkal ir jāsaprot, ka nākamā tāda lielāka nauda būs tikai pēc tiem 2 vai pat vairāk mēnešiem uz priekšu. Tad, kad bērniņš piedzimst, tad, protams, nākamais, kas var iesaistīties bērniņa kopšanā, palīdzēt māmiņai, ir bērniņa tēvs. Tēvam, tas, kurš ir strādājušs, tam ir tiesības uz paternitātes pabalstu. Tātad viņš vēršas pie sava darba devēja un lūdz 10 darba dienu atvaļinājumu. Šo atvaļinājumu var izmantot tātad līdz bērna 6 mēnešu vecumam. Tad, kad tētis ir vienojies ar darba devēju, kuras tad būs šīs 10 dienas, kuras viņš šo atvaļinājumu izmantos, tad savukārt arī tētis iesniedz valsts sociālajā apdrošināšanas aģentūrā iesniegumu paternitātes pabalstu piešķiršanai. Arī šo pabalstu maksā 80% apmērā no tēta tātad pienākumiem. Tātad vispirms jāvienojas ar darba devēju, jāpieprasa atvaļinājums, savukārt pabalsts jāpieprasa valsts sociālajā apdrošināšanas aģentūrā. Kā nākamais ir bērna piedzimšanas pabalsts. To izmaksā gan vecākam, kurš ir strādājošs, gan vecākam, kurš nav strādājošs. Tas ir vienreizējs pabalsts, kur var izvēlēties saņemt vai nu tētis, vai nu māma. Šobrīd tātad tie ir 421 eiro, arī jāiesniedz iesniegums pabalstu piešķiršanai. Bieži vien vecāki jauc vai arī nezin, ka tātad šis pabalsts ir tas, kas pienāks no valsts, vienam no vecākiem 421 eiro. Bet vēl ir piedzimšanas pabalsti, kurus maksā katra pašvaldība, atkarībā no tā, kur vecāki ir deklarējuši. Vai abi vienā pašvaldībā, vai katra savā. Tur ir katrai pašvaldībai savi noteikumi, kā jābūt izpildītiem savus apmērus, par to ir jāinteresējas pašvaldībā. Tātad sanāk, ka piedzimšanas pabalstu maksā šo summu gan valsts, gan vēl arī pašvaldības saviem bērniem. Kā nākamais ir ģimenes valsts pabalsts, kuru piešķir no bērna 1 gada vecuma, bet nav jāgaida šis bērna 1 gada vecums, lai aizpildītu iesniegumu. Jo visus pabalstus pēc bērniņa piedzimšanas var aizpildīt reizē. Tātad maternitāti un piedzimšanu, ģimenes pabalstu un visus pārējos. Un šis pabalsts arī pienāks kā strādājošiem, tā nestrādājošiem vecākiem, un apmērs ir atkarīgs no tā, par cik bērniem tātad jūs šo ģimenes valsts pabalstu saņemat. Ja tas būs par 1 bērnu, tad tie ir 25 eiro. Ja par 2 bērniem ģimenes pabalstu saņemsiet, tad par katru būs 50 eiro, tātad kopsumā 100. Par 3 bērniem par katru ir 75 eiro, ir kopsumā 225 eiro mēnesī. Ja ir 4 bērni un vairāk, tad 100 eiro par katru bērnu mēnesī. Un šo pabalstu tātad maksā no bērna 1 gada vecuma līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējā izglītības iestādē vai profesionālajā izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Nu, varbūt tad nākamais tāds, kas arī ir tas vecākiem sarežģītākais un, manuprāt, neizprotamākais pabalsts, mēs nonākšu, ka tas vecāku pabalsts un bērnu kopšanas pabalsts. Bērnu kopšanas pabalstu maksā gan kā strādājošiem, tā arī nestrādājošiem vecākiem. Ja vecāks ir nestrādājošs, tad viņam šo bērnu kopšanas pabalstu piešķirs no bērna piedzimšanas dienas, to 171 eiro, un viss. Savukārt, ja vecāks ir strādājušs, tad viņam ir tiesības gan uz vecāku pabalstu, gan uz bērnu kopšanas pabalstu. Tos abus pabalstus maksā vienlaikus. Ja par bērnu mamma saņems arī maternitātes pabalstu,
tad šis vecāku pabalsts un bērnu kopšanas strādājošam vecākam pienākās ar nākamo dienu pēc šīs maternitātes pabalsta, pēc dzemdību perioda. Tātad vecākiem ir iespējams izvēlēties kopējo vecāku pabalstu saņemšanas periodu uz īsāku periodu, tātad uz 13 mēnešiem vai uz garāku, uz 19 mēnešiem. Atkarībā no tā, kādu to kopējo periodu jūs izvēlēsieties, no tā būs atkarīgs, kādā apmērā jūs to pabalstu saņemsiet. Tātad, ja jūs izvēlaties šo īsāko 13 mēnešu periodu, tie būs 60% no jūsu vidējās iemaksas algas, savukārt izvēloties šo 19 mēnešus, tad tie būs 43,75% no tātad jūsu ienākumu iemaksas algas. Kas tad ir šis kopējais pabalstņemšanas periods, 13 un 19 mēneši? Tātad, ja jūs izvēlaties 13 mēnešus, tad 9 no šiem mēnešiem ir saucamā šī vecāka pabalsta pamatdaļa, kuru jūs varat izmantot no bērna piedzimšanas dienas līdz bērna 1 gada vecumam. Un šo pamatdaļu var izmantot vai nu tētis, vai nu mamma. Jūs varat pabalsta ņemšanas laikā mainīties ar vietām. Jūs šo pamatdaļu varat saņemt arī neatrodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet strādājot šajā samazinātajā apmērā. Tātad jums izmaksās šogad 75% no šiem 60%. Tātad, ja jūs nesaņemsiet pilnu apmēru, jūs saņemsiet nedaudz mazāk, ja jūs nebūsiet kopšanas atvaļinājumā, bet strādāsiet. Tātad šos 9 pamatdaļas mēnešus. Un plus, tātad 2 mēneši ir katram vecākam, ko viņš var izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam, šī saucamā nenododamā daļa. Tātad tie gan katram vecākam 2 mēneši mammai un 2 tētim ir sava nenododamā daļa, kur tur nevar mainīties ar vietām, un šo nenododamo daļu var saņemt tikai un vienīgi tad, ja atrodas pie darba devēja bērnu kopšanas atvaļinājumā. Ja pamatdaļu varēja arī strādājot, tad nenododamo daļu gan ir jābūt mājās, tātad un jākop bērns. Un izvēloties 19 mēnešus ir tieši tāpat 15 mēneši ir šī pamatdaļa, kas ir jāizmanto līdz bērnu 2 gadu vecumam. Tātad vienam no vecākiem var mainoties, var strādājot, plus katram vecākam 2 mēnešu nenododamā daļa, tātad, kuru var izmantot atkal līdz bērnu 8 gadu vecumam, vecāki kā vēlās, un jābūt bērnu. Un kas ir svarīgi, šie 2 mēneši ļoti bieži jautā, kad tētim ir ļoti grūti, tīpaši tēvam, jo mammas tomēr ņem šo bērnu kopšanas atvaļinājumu, ir kopā ar bērniņu mājās, ir ļoti grūti šādus 2 mēnešus uzreiz paņemt un būt mājās. Tad varu teikt tā, ka šie 2 mēneši nav jāņem obligāti, viss uzreiz var viņu dalīt pa daļām. Un tā kā īsākais laika periods, kad pie darba devēja var paprasīt bērnu kopšanas atvaļinājumu ir 1 kalendārā nedēļa, tad reāli šos 2 mēnešus var dalīt un saņemt pa nedēļai līdz pat 8 gadu vecumam. Tas ir, kā vai pa nedēļai, pa mēnesim un izņemt. Tātad, jā, kā jau stāstīju, šī vecāka pabalsta nenododamā daļa, tātad tie ir tie 2 mēneši, kas ir katram un nevar nodot otram. Nenododamās daļas apmērs būs atkarīgs no tā, kā tad sākotnēji jau izvēlēt šis pamatdaļas, vispār tas kopējais periods, tātad 60 vai 43. Tātad, ja jūs šodien izvēlaties saņemt šo īsāko periodu un to 60%, tad arī kaut vai jūs šo nenododamo daļu pieprasīsiet, ka bērnam jau būs, teiksim, 4 vai 5 gadi, tad arī šis apmērs no jūsu algas tiks aprēķināts 60% apmērā, kā jūs jau sākotnēji gadu bijāt izvēlējušies. Tātad, kā jau minēju, obligāti jāatrod bērnu kopšanas atvaļinājumā, vai arī, ja cilvēks ir pašnodarbinātais, viņš šajā periodā nedrīkst būt ienākumus, un šo nenododamo daļu tātad var saņemt, otrs vecāks var saņemt tad, kad vienlaikus ar mammu, teiksim, ar maternitāti, vai vienlaikus, ja mammu otrs vecāks saņem pamatdaļu, tas, kas saņem pamatdaļu pēc pamatdaļas, tātad tur ir izvēles iespējas, tātad kā šo nenododamo daļu var saņemt. Tātad var visur uzreiz vai dalīt periodos. Šeit ir mazliet varbūt tāds acīm var uzmest šo skicīti, kā tad es tikko stāstīju, tātad, ja mamma saņem tātad šo maternitātes pabalstu, secīgi ir izvēlējusies šo pamatdaļu un savus 2 mēnešus, visu, kamēr ir atvaļinājumā izņem, tad tētis savus tos 2 mēnešus nenododamo daļu var izmantot jebkurā šajā posmā, līdz ar bērnu 8 gadu vecumā. Un vēl es varu pieminēt, ka portālā Latvija.lv ir sadaļa VSA informācija pakalpojumu un var atrast gan maternitātes pabalsta kalkulātoru, gan vecāku pabalsta kalkulātoru, kur, ja ir zināmi aptuvenie tātad jau datumi, ir zināmi
vai ir šī maternitātes pabalsta, nav gada bērniem dzimšanas datums aptuvenais, tad var aprēķināt aptuveno savu jau to pabalstu apmēru, ar ko aptuveni rēķināties. Tātad. Nu, lūk, un tad visus iesniegumus jūs varat iesniegt klātienē, kurā vēsāk centrā, sūtot uz e-pasta, parakstot ar drošu elektronisko pārakstu, pa pastu sūtot, vai, protams, visērtākais, kā šobrīd arī izmanto jaunie vecāki, ir portālā Latvijas.gov.lv iesniegt savu elektroniski šos visus iesniegumus. Visu informāciju par pabalstu viņiem var saņemt mūsu mājaslapā. Tāpat tās mūsu mājaslapā apakšā sadaļā informatīvie materiāli ir ļoti labs informatīvs video par pabalstiņiem, kā viņus visus tieši pieprasīt caur Latviju LV. Tur ir pilnīgi caur visiem šiem pabalstiem, ko es stāstīju, ļoti parādīts, kur jāiet, kas jāspiež, kas jādara. Tātad, ja kāds konkrēts pabalsts interesē, tad tieši tātad paralēlējam šo sadaļu priekšu, kurš tieši interesē, un ļoti vērtīgi varbūt arī to nosūtīt par kādu. Protams, ja ir kāda neskaidrība, tad noteikti var rakstīt uz konsultāciju ar sākums.gov.lv vai zvanīt. Konkrēti jautāt par kaut kādu savu situāciju, kas ir tas, kas ir neskaidrs un ko gribas uzzināt. Tā kā tas būtu tāds īsumā, principā, lielos vilcienos par to, kādi pabalsti pienākas, kas ir tas, kas būtu jāzina. Varbūt tās ir kaut kādi jautājumi, kam mēs varam pievērsties, vai varbūt tās. Jā, es vispirms uzdošu savu jautājumu, vai pareizāk sakot, ko man grūtniecības prasa. Labi, ja ienākumi ir gadiem, tā aldziņa ir bijusi vienāda, tad tur ir plus mīnus viena alga, no kura mēneša līdz kuram tu rēķini. Bet sievietēm, nu, teiksim, vairāk radošos darbos strādājušām ir tā, ka ienākumi var ļoti būtiski atšķirties. Un kā jūs rēķinat to vidējo algu, no kura līdz kuram periodam jūs to skatāties? Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums arī ļoti bieži uzdod, kā tad ir ar tām slimības lapām? Vai mēs potenciāli iešaujam sev kājā, paņemot slimības lapu, piemēram, grūtniecības pirmajā trimestrī, vai tas neietekmē? Tātad aprēķins gan maternitātes pabalstam, gan tam pašām vecāku pabalstam, tātad skatās to mēnesi, kurā tātad iestājās šis apdrošināšanas gadījums. Maternitātei tā būs pirmā tā darbnespējas diena, kad tiek izdota šī darbnespējas lapas sakrā grūtniecība. Vecāku pabalstam tas būs datums, tātad mēnesis, no kura tiek piešķirts šis pabalsts. Aprēķinām neņem vērā tātad šo mēnesi, kad ir iestājušas šis apdrošināšanas gadījums, vēl 2 iepriekšējos mēnešus, un tad skatās 12 mēnešu periodu, no kura tad arī tiek aprēķināts šis pabalsts. Tātad tajos mēnešos, kur ir ienākumi, tur ir ienākumi, teiksim, ja pa vidu ir bijis periods šajos 12 mēnešos, kur, teiksim, māmiņa vai vecāks nav bijis nodarbināts, viņš nav bijis darba attiecībā kaut kādu periodu pa vidu, tad tajos mēnešos tiek likts valstī 70% vai attiecīgi 40% vecāku pabalstam no valstī noteiktā tās minimālās tās iemaksu algas. Tā kā tas viss tiek aizstāsts. Savukārt runājot par slimības lapām, ja šajā 12 mēnešu periodā māmiņai iekrīt slimības lapa, tad no šī perioda darbnespējas lapa tā teikt netiek ieskaitīta. Tātad, kā lai izstāst, ja šajā konkrētajā mēnesī, teiksim, 2 nedēļas ir bijusi darbnespējas lapa, tad jums par šo mēnesi tiks ielikta alga, cik jums ir bijusi alga par 20 dienām, un šīs 20 dienas, tātad šīs 10 dienas slimības lapa, tā teikt, izkrīt laukā. Principā tam nevajadzētu iespaidot nekādā veidā aprēķinu šo vidējo algu, jo neskaidru, neņem vērā tādu. Nebūs tā, ka jūsu alga par aprīli tiks dalīta ar 30 dienām, tātad šis periods izkrīt ārā. Jā, tad tiešām izklausās, ka nevajadzētu ietekmēt slimības lapām. Nevajadzētu, jā. Jo šī alga dalās tāpat uz dienām, jā, tajā mēnesī, tur, kur ir pilns mēnesis, alga būs ar pilnām dienām, tur, kur savukārt ir, teiksim, nepilns, viņš arī būs ar nepilnām dienām dalīts, jā. Jā, tad es redzu, ka šitā ir ienākuši jautājumi, bet vispirms varbūt atbildēsim to, kas ir ienācis mums mājaslapā. Tātad nenododamā daļas pabalsts būs atbilstoši tā perioda algai vai kaut kādā brīdī piefiksējas. Piemēram, ja vienu mēnesi izmanto uzreiz, tad tas būs pēc iepriekšējā algas aprēķina, un nākamo reizi ņem pēc 5 gadiem, kad alga būs jau lielāka.
vai tad otrajā reizē arī pabalsts būs lielāks? Jā, nu katru reizi tātad, jā, šis apdrošināšanas gadījums, tātad šobrīd jūs iestāties, ja viņš tagad iestājas aprīlī, jūs ņemat mēnesi atvaļinājumu šo un to nenododamo daļu, tad mēs rēķināsim no ienākumiem, kā jau stāstīju. Nerēķināsim aprīļa mēnesi, vēl bijis iepriekšējais un no 12 mēnešu ienākumiem. Ja jūs otru mēnesi izmantosiet, kad bērnam jau būs 4 gadi, teiksim, kurā tur gada atkal kādā mēnesī, tad, protams, atkal tas pats apdrošināšanas gadījums ir iestājies tajā gadā, tajā mēnesī neņem šos mēnešus, noteikti 12 mēnešus, no tām algām, kas būs tad, jā, nu, no jaunajām jā, algām. Jā, tad es redzu, ka Signe komentē, ka ir cita pieredze par slimības lapu un aprēķinu. Jā, Signes, manas grūtnieces arī kaut ko tādu ir teikuši. Varbūt jūs esat gatavi dalīties ar šo, jo tas man šķiet būtu tā ļoti aktuāli un visām noderētu. Jā, labdien! Labdien! Situācija bija tāda, ka man ir augsts risks grūtniecība un lika ņemt jau ļoti laicīgi slimības lapu. Un pēc tam tika veikti šie aprēķini, kur ieskaitīja slimības lapu, jo A lapu tieši, jo teica, ka tas skaitās ka par mani ir veikts iemaksas no darba devēja, un to ieskaitīja aprēķinā. Līdz ar to es tā pieņemu, ka man līdz ar slimības lapas paņemšanu šis te pabalsts bija daudz mazāks, jo tās dienas ieskaitīja klāt kopā ar visām. Jā, lapā, tā ir to darba devējs atmaksātie ienākumi, no kuriem tātad veikti sociālās iemaksas darba devējs. Jā, lapa noteikti ir ieskaitīta, bet, teiksim, ja tajā mēnesī jūs strādājat un būs kaut tā, kā jums par pirmo dienu nemaksā, pēc tam par 9, teiksim, šo lapu darba devējs atmaksā, tad jā, tad jūsu visi šie ienākumi tajā mēnesī, kas jums bija, tātad jāizdalās šī A lapa ar algu kopā, dienu skaitu tātad, jā. B lapa neiet iekšā. Tā, ko mēs apmaksājam, tas slimības pabalsts. Jā, A lapa, ko darba devējs maksā, tie arī ienākumi, tie arī iet iekšā, jā. Un tad vienkārši sanāk, ka ļoti neizdevīgi ņemt A lapas pēc perioda. Ja iet, tad vienkārši ar vienu A lapu un pēc tam aiziet B lapā. Tas, teorētiski būtu izdevīgi, bet, vai tas ir vajadzīgs, protams, to lēmj ārsts, bet... To lēmj ārsts, jā, jums ir... Jā, izklausās, ka jums ir laikam vairāk reizes bijis kā A lapa un B un atkal noslēgt periodu nāk. Nē, man tā nebija, bet es tā vienkārši iedomājos, ka tā varētu būt, jo man bija sarežģīta uzreiz, jā. Bet, piemēram, tām, kurām sliktas dušas dēļ vai citas intoksikācijas, vēl kaut kāda problēma ir periodiski tās A lapas, tad es domāju, ka tā būtu liela problēma. Jā, varbūt tās, tā lapa, protams, nav tādā pašā apmērā, darbdevējs nemaksā kā algu, ja. Bet, jā, tas ir jāizsver, nav jau tāda liela iespēja iet uz darbu, ja šī lapa ir jāņem, varbūt, kaut kur minimāli varbūt tā samazinās tas pabalsts, bet, ja teikt, ka tas periods ar vienu kaut kādu saslimšanu, kur ir A lapa un slimos, vai tajā pašā laikā ir kāds cits, pieņemsim, ir slims bērns bijis mājās, jā, kopš slima bērnu kopšana, kas ir bieži vien, jā, par iepriekšējiem bērniņiem. Tad slimu bērnu kopšana no pirmās dienas atmaksā valsts sociālā apdrošināšana, tad tur būs, tur uzreiz sanāk tā B lapa, un tur viss šis periods izkrīt ārā, tur tiešām nav nekāds, tā teikt, samazinājums. Jā, tas ir, jā, kā kuram varbūt, ja daudz tās A lapas, teiksim, slēgtinākie periodi, tad varbūt, jā, mazliet ietekmē. Okay. Tad nākamais jautājums. Kā pabalstu ietekmē SD veikšana? Kādēļ to skatās pusgadu pirms došanās dekrētā? Un tad turpinājums ir, es pieņemu, ka jautājumam, ja B lapa dekrētam tika atvērta martā, tad SD ienākumi tika skatīti tikai līdz septembrim 2024. gada. Kas ir uzdevums, varbūt bišķi precizēt. Jā, Zāne, varbūt jūs varat pieslēgties ar mikrofonu un izstāstīt tā precīzāk. Tad SD ir saimnieciskās darbības veikšana, kur cilvēks pats par sevi maksā nodokļus. Un tās ir par to, ka esmu gan darba ņēmējs, gan saimnieciskās darbības veicējs. Līdz ar to man ir situācija šobrīd tāda, ka dodoties dekrētā, man aprēķināja gan no tām iemaksām, ko veica darba devējs, gan no tām iemaksām, ko veicu es pati. Bet saimnieciskās darbības veikšanai skatījās tikai līdz septembrim, lai gan tad, kad es zvanīju, man teica, ka skatīsies līdz decembrim.
Tātad tas Tātad, ja šī maternitāte sākās martā, šogad martā, tad pašnodarbinātai personai ministra kabineta 753. noteikumos ir norādīts, kā tiek veikts aprēķins darba ņēmējiem, kā tiek veikts darba ņēmējiem arī likumā par maternitātes slimības apdrošināšanu 31. vai 32. pants. Arī par tādu darba ņēmējiem, kā jau stāstīju, mēs neņemam to mēnesi vērā, kad šis gadījums ir iestājies. Tātad mārtu un vēl 2 iepriekšējos mēnešus. Tātad, jums ņem no decembra, tātad viss 24. gads kā darba ņēmēji. Savukārt pašnodarbinātai personai neņem vērā to ceturksni, kad ir iestājies apdrošināšanas gadījums. Tātad, ja martā iestājās, tad neņem šī gada 1. ceturksni un vēl iepriekšējo ceturksni. Tātad pagājušā gada oktobri, novembri, decembri. Tātad skatās līdz septembrim, no 24. gada septembra līdz 23. gada oktobrim. Tie 12 mēneši. Tad ņem 2 aprēķinus no pašnodarbinātā un no darba ņēmēja, un tad summē šī kopā viņus. skaidrs. Paldies. Nedzirdam. Taisnība. Jā. Tātad man ir vēl jautājums no manu grūtniecīšu pieredzes. Man bija grūtniece, kur nesen tā diezgan skaidri pateica, tas ir pilnīgi izslēgts, mans vīrs, viņš ir pašnodarbinātā persona, viņš neies šajos te, viņa daļa, respektīvi, paliks neizmantota. Kas tad notiek? Tad, respektīvi, mammai nav, es saprotu, nekādu iespēju paņemt šos te mēnesīšus. Jā, kas notiek tādā gadījumā? Tad nenotiek nekas, tad šie 2 mēneši tā teikt aiziet nebūtībā. Jā. Mammai uz tēta 2 mēnešiem uz otra vecāka, tā teikt, vienalga. Vecākam uz otra vecāka 2 mēnešiem ir tikai tā tiesības, tātad, ja otrs vecāks ir miris, viņam ir atņemtas aprūpas tiesības, ja. Un līdz ar to šajā gadījumā, ja tēvs vienkārši nevēlas saņemt, tātad jā, viņa aiziet nebūtībā. Bet, varbūt, ka šobrīd viņš ir pašnodarbinātais, viņam liekas, ka viņš nepaņems, bet līdz bērnu 8 gadiem tātad viss var mainīties mazums, un tiešām nav jāņem pa mēnešiem, varbūt pa nedēļām, jo viņš kā pašnodarbināta persona, tātad valsts ieņem dienestā nesniedz šīs ziņas, ka es tagad atrodos bērnu tūkstnes atvaļinājumā. Viņam vienkārši ir iesniegumā jāveic atzīme, no kura līdz kuram datumam viņš, teiksim, neveiks šo pienākumu, un mēs par šo periodu tad piešķirsim šo nenododumu daļu. Tā kā varbūt tās ik pa laikam, pa nedēļai vai kaut kā var atlicināt un izņemt šo tam nenododumu daļu. Un tad vēl tāds jautājums par to, ka, diemžēl, es saprotu, ka jūs to nevarat ietekmēt, bet tāds skarbs jautājums, ka sanāk, ka, ja šie 2 mēneši netiek izmantoti, tad sanāk, mammai ir jāatgriežas darbā pirms, tā kā tie 2 mēneši ir izmantot, viņi neizmaksā vairāk pabalstu. Bet bērns vēl nav sasniedzis to vecumu, kad viņu teorētiski ņem dārziņā. Respektīvi, viņam vēl nav pusotrs gadiņš. Es pareizi sapratu, jā? Jā. Es ļoti bieži saņemu šos jautājumus, īstenībā, kad tad ir jāatgriežas darbā, jo ļoti bieži vien vecāki jauc šo bērnu kopšanas atvaļinājuma periodu ilgumu ar šo vecāku pabalstu saņemšanas periodu ilgumu. Viņš nekad nebūs vienāds. Šis vecāku pabalsts arī mammai, jebkurā gadījumā, tad mammai pie darba devēja vienalga. Viņai ir savs atvaļinājums kopšanas, kas pienākās uz 1 gadu un 6 mēnešiem. Un viņš nekad nav saistīts ar tēti 2 mēnešiem. Viņai tad pienākās uz 1 gadu un 6 mēnešiem. Ja viņa paņem šo, teiksim, šo vecāku pabalstu, kas ir ilgākais periods, tie 19 mēneši, tad viņai kopā viņas pamatdaļa plus viņas 2 nenodietamā daļas mēneši, tad tie būs 17 mēneši, respektīvi no bērna dzimšanas, ko viņa varēs saņemt pabalstu. Tad bērniem nebūs pusotrs gads, kad viņai beigsies šī pabalsta, tā teikt, izmaksa. Protams, tur turpināsies tas kopšanas pabalsts, tas ir salīdzinoši maz, cerams, ka varbūt nākošais gads paaugstinās viņu. Jā, un viņai šī pabalsta izmaksa beidzās, bet principā darbā viņai kā oficiāli kā tā jāatgriež sanāk nav, jo viņai jau pēc maternitātes darba devējs iedod 1 gadu un 6 mēnešus, kas ir ilgāks nekā šis pabalsta izmaksas periods. Viņa sanāk var būt vēl ar bērnu mājās, bet, protams, šīs naudas, diemžēl, ir beigušās, un tā ir kā ir jāsavāk jostas. Bieži vien māmiņas vienkārši ātrāk grib atstāt darbu, bet, tā ir, ka nav kur tur bērnus, bet jā. Bet, jā, nav tā, ka vienmēr šis vecāku pabalsta izmaksas ilgums būs vienāds ar šo kopšanas atvaļinājumu. Jā, tad es redzēju, ka čatiņā ir vēl viens jautājums, es ātri nolasīšu.
Tā. Jautājums par nenododamo daļu. Jā, lūdzu, Signa, pieslēdzieties. Jā, tikko jau speciālisti vienu daļu jau atbildēja, kad es arī gribēju uzsvērt to, ka tie pēdējie mēneši vienkārši to naudu nesaņem, bet var palikt mājās ar bērnu. Bet, protams, tas ir liels uzsvars uz to, ka daudz aiziet uz to darbu. Bet jautājums, kad izdevīgāk ir ņemt to tēvu nenododamo daļu, piemēram, lai abiem būtu ienākumi, jo tad sanāk, ka mammai nav, tad tas tētis var aiziet tos 2 mēnešus, tad būs tētim. Tad ģimenē vispār būs samazināti ienākumi, jo mamma nesaņems tikai to minimālo daļu, un plus tētis saņems tur tos procentus, cik tur 45. Līdz ar to tie pāris mēneši ir briesmīgi. Jā. Bet, piemēram, varbūt tā, ka tētis paņem tās savus 2 mēnešus, tad, kad skaitās pēcdzemdība, šī slimības lapa. Tā ir iespēja. Jā. Jo tad būtu mammai ienākumi pa bēlu, un tad tētim būtu ienākumi par to nenododamo daļu. Jā. Vai arī vēl es iedomājos variantu, ka, piemēram, tad, kad uz darbu nav jāiet mammai, bet tās pabalsts ir beidzies, tad var izņemt atvaļinājumu, piemēram, ja tas atvaļinājums darbā nav izņemts. Jā, tas ir uzkrājies, ikgadējies kaut kāds. Tad tās būtu 2 variācijas, kad vismaz abi nezaudēja ienākumus. Jā, tad tur vienīgi pie darba devēja laikam sanāk ir jāpārtrauc uz bērnu kopšanas atvaļinājums un jāpieprasa vienīgi ikgadējais. Tur ir jāsazinās ar darba devēju, kā viņi tur jā. Jā, bet to, teiksim, ja mammīte saņem šo maternitātes pabalstu par pēcdzemdību periodu, pēc tam secīgi pieprasa pati arī to vecāku pabalstu, visu to, kas viņai pienāks kā pamatdaļa un savu 2 mēnešu, tad tētis tos savus 2 mēnešus var paņemt jebkurā laikā. Mammas dzemdību atvaļinājuma laikā, tajā maternitātes, kas ir dzemdība. Viņš var saņemt 2 mēnešus reizē, arī kamēr mamma saņems šo savu pamatdaļu, vai arī reizē ar mammas 2 mēnešiem. Principā viņš var jebkurā laikā no bērna dzimšanas līdz pat 8 gadu vecumam, tā kā pārklājoties ar mammu. Tur visbiežāk izdevīgāk pat tā, ka tētis pēc bērna piedzimšanas paņem šo 10 dienu savu to paternitātes atvaļinājumu, mammītē palīdz, un tad arī uzreiz kaut kā tāds būs 2 mēneši. Diezgan bieži vispār tēti tā izmanto, kamēr bērniņš ir maziņš pabūt kopā, jā. Jā, Ieva, droši uzdodiet jautājumu. Tā, dzirdat mani? Jā, ļoti labi. Jā. Labdien! Man ir jautājums. Mums ir plāns, ka tētis varētu ņemt kā strādājošs vecāks šo pabalstu. Un es gribēju saprast, vai es saprotu pareizi. Tātad, ja tētis ņem kā strādājošs vecāks, mēs abi dodamies dekrētā. Sanāk, es arī palikšu dekrētā vienkārši kā bezalgas atvaļinājumā. Sanāk, es tādā gadījumā zaudēju visas sociālās iemaksas un darba stāžu, kas nozīmētu, ka, kad beidzas šis dekrets, man jāatgriežas darbā un darbs man nevar piedāvāt darbu, man nebūs arī bezdarbnieku pabalsta. Jā, jūs pareizi esat sapratusi. Tātad, saņemot vecāku pabalstu vai bērnu kopšanas pabalstu, vecāks šajā periodā ir apdrošināts bezdarbām, pensijai, tur invaliditātes gadījumam. Bet gadījumā, kā jūs minējāt, kā bieži vien vecāki dara, jo tētim ģimenē ir lielāki ienākumi, un viņam arī strādājot, varbūt šis pabalsts kopā sanāk lielāks nekā māmiņai, atrodoties kopšanas atvaļinājumā, tad šīs visas iemaksas tātad sanāk, ka tētis tiek apdrošināts, jo viņš strādā un viņš vēl saņem pabalstu savukārt māmiņu, kas reāli arī atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Jums nav jābūt bezalgas atvaļinājumā, jūs būsiet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tad jūs vienkārši pabalstu nesaņemsiet. Jā, tad jūs šajā periodā netiksiet apdrošināti ne bezdarbām, ne arī jums veidosies stāžs, tātad netiks veikts iemaksas, jūs tātad, zaudēsiet šīs iespējas tikt apdrošināti bezdarbām vai pensijai šajā periodā. Tas tā kā, tad ir jāizvērtē, ka tad ģimenē tomēr ir, vairāk vajadzīgs vai to brīdi šie ienākumi, vai varbūt pēc tam tomēr māmiņai noderēs šis bezdarba periods, jā. Paldies. Bet viena lieta, es kaut kur arī, lasīju vai dzirdēju, ka šādos gadījumos ir, ka darba devējs nemaz fiziski īsti nedrīkst atlaist māmiņu, vai arī tas ir kaut kas ne līdz galam izprasts likums? Principā pēc tā darba likuma māmiņu, kur atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, darba devējs nevar atbrīvot. Nē, domāju, pēc tam, tad, kad es atgriežos. Viņām būtu jānodrošina vai tas pats darbs, kas jau bija, ko jūs darījāt, teiksim, jo principā jūsu vietā pieņem cilvēku
uz noteiktu laiku, kamēr jūs esat kopšanas atvaļinājumā, vai viņš nevar piedāvāt to pašu darbu, viņam ir jāpiedāvā kaut kas tāds pats līdzvērtīgs. Ja viņam nav ko piedāvāt, vai es nezinu, ja jūs nepiekrītat, tad, protams, šis darba līgums droši vien var tikt lauzts. Jā, te vairāk variants, ka vienkārši var nebūt piedāvāts, jo manā vietā nevienu neņem. Un, ja notiek kaut kāda štatu samazināšana, tad vienkārši var nebūt, kur atgriezties. Jā. Tad varbūt, tad jādomā, par to rīcību. Labi, paldies jums liels. Vēl viens jautājums. Tātad jautājums par paternitātes pabalstu piešķiršanu tētim, kuram ir vairākas darba vietas. Gadījumos, kad dzimst dvīņi, vai šīs 10 dienas ir par katru bērnu vai abiem kopā? Kā lai saka, šīs 10 dienas principā darba likumā saistībā ar to, ka dvīņi, darba likumā ir pateikts, ka darba devējs tātad darbiniekam piešķir 10 darba dienu atvaļinājumu sakarā ar bērnu piedzimšanu. Tātad nav minēts, ka par katru bērnu tātad darba devējs principā piešķir šīs 10 dienas, kas ir saistībā vienkārši ar bērnu dzimšanu. Protams, darba devējs var noteikt labvēlīgāks iekšēji kaut kādus noteikumus un nāk pretī šim cilvēkam un piešķir par katru bērnu šīs 10 dienas, tad ja darba devējs tā teikt, ir nācis pretī un piešķīris, tad arī mēs šobrīd pieturamies pie tā, ka mēs arī piešķiram šo pabalstu par katru bērnu par 10 dienas. Bet arī tas šobrīd ļoti ir izskanējis un šobrīd tiek meklēts risinājums un kā mainīt varbūt darba likumu, lai tiešām noregulētu šo, kā darīt un kā būt, ja piedzimst šie dvīņi, jo savādāk sanāk tā, ka tiem, kam ir tiešām šīs valsts iestādes vai kaut kāds tādas darba vietas, kas pieturās ļoti pie likuma, tad šeit sanāk 10 darba dienas, bet kam ir, teiksim, kaut kādi privātie darba devēji, kas neiebilst pret to par katru bērnu piešķirot 10, tad sanāk tāda nevienlīdzība šajā brīdī. Un otrs jautājums bija, ja ir vairākas darba vietas. Tad šobrīd ir tā, ka, ja teikam, ir vairākas darba dienas un kaut vai arī tikai pie viena darba devēja viņam tiek piešķirts šis 10 darba dienu atvaļinājums, tad paternitātes pabalsts tiek aprēķināts no visu darba devēja ienākumiem. Vienkārši, ja vēlākā laika periodā, teiksim, šajos 6 mēnešos, kāds cits darbdevējs atkal arī piešķirs šīs 10 dienas, tad atvaļinājumā teica atrasties pareizi, bet pabalstu viņam nemaksāsim, jo mēs jau būsim tātad pa 10 dienām samaksājuši un paņēmuši jau no visām šīm darba vietām, no visiem ienākumiem. Tā kā, tā ir. Labvakar, es gribētu precizēt, bet principā sanāk tā, ka vīrs darba devējam rakstīs iesniegumu, lūdzu piešķirt šo te paternitātes pabalstu saistībā ar Jāņa Bērziņa piedzimšanu, norādot personas kodu, bet viņu gadījumā jau šie personas kodi būs atšķirīgi. Nezinu, kā darba devējiem vai darba devējs prasa arī kaut kādas, viņš paļaujās tikai uz iesniegumu vai prasa kaut kādas, nezinu, dzimšanas apliecības uzrādīt. Būtīgi sakot, es nezinu, kā tam darba devējiem. Droši vien viņam jāprasa tas atvaļinājums saistībā ar dvīņu piedzimšanu, par Jāņa Bērziņu, teiksim, tur Martu Bērziņu, saistībā tajā datumā dzimšo. Vai viņam konkrēti vajag šos personas kodus, nezinu, varbūt pilnīgi pietiek vienkārši, kurā datumā viņi ir dzimuši un viss. Ja darba devējs viņam piešķir šīs 20 darba dienas, līdz tam 6 mēnešu, līdz bērnu 6 mēnešu vecumam ir jāizmanto, tad arī pabalstī mēs piešķirsim par 20 darba dienām, bet tas, protams, ir atkarīgs no darba devēja, cik ļoti viņš nāk pretī, vai viņš ļoti pieturās šobrīd darba likumā rakstītajām 10 dienām, vai tomēr 10 dienas par katru bērnu. Paldies! Tad ir viens jautājums, uz ko, Andrika, jūs jau atbildējāt, tātad par to, ka vīrs ir gājis bojā ceļa satiksmes negadījumā, viņš nevarēs izmantot, tad sanāk, ka var, vai ne? Pievienot to savam klāt pielikt, jā. Jā. Tā, un tad vēl jautājums arī no manu grūtniecīšu puses, kā tad ir ar to, kādam, pieksim, piepelnīšanās iespējām laikā, kamēr saņem šo šī pusotra gada laikā? Vai ir kaut kādas iespējas, vai joprojām nav tā, ka nemaz un neko? Iespējas ir, vienīgā iespēja šobrīd, kas ir tāda, ko var māmiņas izmantot, tā tad ir pašas reģistrēties valsts ieņēmuma dienestā kā pašnodarbinātas personas, tātad veikt šo saimniecisko darbību, un ienākumiem ir jābūt
nedrīkst sasniegt to minimālo darba algu, tātad līdz minimālajai darba algai. Tad sanāk, ka tiek veikts tikai iemaksas pensiju apdrošināšanai 10% apmērā, un tas nekādīgi neietekmē šo pabalstu saņemšanu un pabalstu apmēru. Vienīgi, ar ko ir jārēķinās arī šajā gadījumā, ja jūs, teiksim, vecāku pabalstu saņemšanas laikā visu laiku strādāsiet un būsiet šos ienākumus līdz tai minimālajai darba algai, maksāsiet šos 10%, tad par jums netiks veiktas iemaksas bezdarbām, pensijai, tātad jūs būsiet apdrošināti tikai šie 10% pensijai, tātad jūs nevarēsiet bezdarbu saņemt pēc bērnu kopšanas pabalsta. Bet, ja tie ir tādi, varbūt tās ne pilnīgi visā periodā, bet kaut kādi īslaicīgi, tad jā, tas ir vienīgais variants. Vēl ir, protams, šie autodarbi, kas šobrīd ar vien aktuālāk paliek autodarbu veicējiem. Bet tad arī ir tā, ka, ja jūs zināt, ka, teiksim, jums tiek piedāvāts izpildīt kaut kādu autodarbu, tad, un par to tiks saņemti ienākumi, un šo apmaksu veids pats, tā teikt, šis darba devējs, tad jums vajadzētu sazināties ar mums ar VSA un par to painformēt vienkārši. Mēs jums lūgsim iesniegt šo autoru līgumu un jūsu kaut kādu skaidrojumu, tad par kādu periodu, par cik dienām, teiksim, šis darbs tika darīts. Un līdz ar to šis pabalsts, teiksim, vecāku pabalsts, jums tiks samazināts nevis tā, ka visu mēnesi jūs saņemsiet samazinātu apmēru, bet par šīm konkrētajām dienām, kad jūs tur, nezinu, ierakstījāt kaut kādu reklāmu vai nospēlējāt teātri izrādi vai piedalījāties kaut kādā filmēšanā, vai kaut kas tāds ir darīts. Tad vienkārši par konkrētām dienām. Okay. Tā, tad vēl jautājums, ja māmiņai ir vairākas darba vietas, vai jābūt bērnu kopšanas atvaļinājumā visās darba vietās, lai saņemtu pabalstu pilnā apmērā? Es teiktu, ka atbildi ir jā, vai ne? Jā, visās jābūt, jā. Nevar tā. Nē, nevar tā, jā, tad ir visās jābūt. Tik līdz vienā darba vietā nebūs tā, tad šobrīd šie 75% no piešķirtā pabalsta, jā, tiks izmaksāti. Jā, protams, var tā darīt, ka, teiksim, pie visiem darba devējiem ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, un tad pie kaut kāda darba devēja, teiksim, uz nedēļu viņš prasa palūdzu iziet darbā. Tad pie šī viena darba devēja jūs iziet darbā, par šo nedēļu jūs saņemat šos 75%, un tad atkal viņš jūs palaiž tālāk tā pie kopšanas atvaļinājuma. Arī tā var izdarīt. Nav tā, ka obligāti ir vai nu strādāt, vai nu nestrādāt. Var, teiksim, kaut kādā periodā iziet darbā, mazliet kaut kas ir jāizdara. Ja tiek saņemti ienākumi no izīrēšanas 300 eiro mēnesī, tas ir oficiāli reģistrēts līgums vidi, vai tas, ko maina bērnu kopšanas atvaļinājumā? Ja no šīs summas netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tad tas neko nemaina. Manuprāt, no šīs summas, no šiem ienākumiem netiek veikts nekādas šīs iemaksas. Tā kā tas nemaina. Tā, tad vēl burtiski pāris jautājumiem mums ir laiks. Ja pēc B lapas slēgšanas es plānoju turpināt strādāt, cik lielā apmērā es varu pretendēt uz maternitātes pabalstu? To 75% no pabalsta maksās tikai par šo gadu, un no nākamā paliks tikai 50%. Vai ja šogad tiks piešķirts, tad tas arī būs līdz termiņa beigām? Šobrīd tas termiņš būs līdz gada beigām. Mums ir tāda, būs jāsniedz atskaitas statistika, kāda mums ir ar šiem 75%, bet, cik es saprotu, ka noteikti uz atpakaļ, teiksim, 50 noteikti nebūs, viņu nevar uzlikt mazāk, tā kā vienīgais variants ir palikt šie 75%, vai vienā brīdī izskanēja, ka varbūt pat atstāt visus 100, bet, zinot to, kā mūsu valstībā ir budžeta līdzekļiem, tad visticamāk paliks šie 75%. Tātad, ja pēc maternitātes dzemdību lapas jūs domājat strādāt, tad jūs pieprasat vecāku pabalstu, jums būs šie 75%, jā. Ir īpaši noteikti tiem vecākiem, kuriem viņš jau ir piešķirts. Tā kā tas varētu ja kaut kas mainās, tad būtu tikai uz kaut kādiem jaunajiem, bet ne uz tiem, kam mums piešķirts. Jā. Es vēl gribēju atgādināt, ka mums ar Andriku ir arī ļoti izsmaļoša un gara YouTube saruna. Tātad Biobank Hearts ir YouTube kanāls. Ja jūs YouTube ierakstat Biobank Hearts, tad tur ir jau vairāk kā 50 sarunas par ļoti, ļoti dažādām tēmām, par veselīgu grūtniecību, par dzemdību norisi, par krūts barošanu, arī par psihoemocionālām tēmām, par dažādām sūdzībām, ko piedzīvo grūtniecis, plus vēl praktiski padomi
piemēram, par ceļošanu grūtniecības laikā, grūtniecību vasarā un tam līdzīgi. Un jā, mums ir saruna ar Ienu Andriku, kur mēs par pabalstiem un arī par šo te nenododamo daļu runājam. Un tā kā, ja jums ir arī kāda pazīstama grūtniecība, kurai vēl varētu būt jautājumi, tad es noteikti iesaku vispirms noskatīties šo te YouTube mūsu sarunu, kur jūs varat atrast tajā vairāk kā 50 sarunu listē. Un tad, ja vēl ir jautājumi, es domāju, jūs droši varat rakstīt arī mums. Un es gribēju teikt vēl to, ka mēs šādas sarunas organizējam regulāri. Mums ir katra mēneša sākumā tāds zūmiņš, kur var uzdot jautājumus par grūtniecību, dzemdībām, par pēcdzemdību periodu. Un arī, es domāju, ņemot vērā, ka bija tik daudz jautājumu un tik liela atsaucība, ka mēs arī turpmāk varētu, zinām, regularitāti šādas sarunas organizēt. Tā, paldies, ka pieslēdzāties. Andrika, liels paldies tev par ļoti izsmeļošām, un man šķiet galvenā pievienotā vērtība šādām klātienes sarunām ir tas, ka tas ir tādā saprotamā valodā. Jo es pati, kad biju grūtniece, dažreiz liekas tā, nu kā var tik vienkāršas lietas uzrakstīt tajos oficiālajos dokumentos, tik vaiprātīgi sarežģīt. Jā. Tā ir, dzirdēt, liekas jau pašam, ka tā kā saprotami, bet jā, diemžēl, ir sarežģīti, ir mums diezgan sarežģīti, un liekas, it kā nav varbūt daudz tie pabaldi, bet tāpat katram ir visi iesniegumi, un kur aiziet, un kur pildīt, un no kur datumu, un rodās šie jautājumi, šīs nesaprašanas, tā kā man bija prieks, es ceru, ka es palīdzēju atrast atbildes uz neskaidriem jautājumiem, ja kas tad tiešām māmiņas, lai raksta jums, un gan jau šie jautājumi nonāks līdz manīm, un palīdzēšu, ja nezināsiet, tas atbildes tā kā droši. Jā, ļoti. Droši sekojiet, tātad mums Biobankārts gan Instagram kontam, gan mūsu mājaslapē mēs liekam visu informāciju par to, kāda tad pasākumi ir gaidāmi, gan YouTube, tad, kā es teicu, katru mēnesi par kādu konkrētu tēmu, gan zūmiņi, kur mums ir tādi jautājumu atbilžu vakari, gan arī šādas te sarunas ar dažādiem speciālistiem, kur arī jūs droši sūtat savus jautājumus. Tā kā jā. Paldies par uzmanību. Tātad sveicieni no Biobanka Hārts. Atgādināšu, ka mēs esam vienīgā cilmes šūnu banka Latvijā, kas piedāvā saglabāt nabasētas cilmes šūnas gan apvienotajā karalistē, gan Portugālē, gan Šveicē. Un droši rakstiet arī, ja jums ir jautājumi par cilmes šūnu saglabāšanu un lietošanu tālāk. Tā kā, jā, paldies par uzmanību.